Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, ieņemiet vietas un reģistrēties. Lūdzu, reģistrēties deputātiem Andris Ameriks, Laura Bulmane, Jānis Dinevičs, Iluta Gaile, Ivars Gaters, deputāts Gluhovs, Jemoļjānava, Kalniņš, Kalnkaziņš, Kalns, Kameņeckis, Kotovs, Andrejs Krastiņš, Edmonds Krastiņš, Krūkle, Lācis, Liepiņš, Ludvigs, Marnauza, Pīka, Stalts, Zaķis, Zaļetājevs, Zaržēckis. Cienījamie deputāti, kamēr notiek reģistrācija, ļaujiet man sveikt Genādiju Kotovu. Viņš diemžēl nav. Francijas seņem. Un ļaujiet sveikt arī Paivu Rozentālu. Tā, es ceru, ka visi ir reģistrējušies un atklājam Rīgas domes ārkārtas sēdi. Sēdes darba kārtībā ir viens jautājums. Lēmuma projekts ir D07-3398 par nekustamo īpašumu Rīgā, Bukulta ielā 10A, pirpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo Krompāns kundze, lūdzu. Sagatavots domas lēmuma projekts par pirpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustāmo īpašumu Bukultu ielā 10A. Šis īpašums pieder vienai fiziskai personai, Arķomam Griņevam, kurš arī šos divus īpašumus pārdot. Abiem īpašumiem ir viena adrese, bet divi kadastra numuri. Tātad pirmais īpašums sastāv no zemes gabala 3426 kvadrātmetri un 3 būvēm, sadzīves ēkas, garāžas un transformātora apakšstacijas. Šo īpašumu īpašnieks pārdot par 485 000 latu. Otrais īpašums sastāv no zemes gabala 1808 kvadrātmetri un uz šī zemes gabala atrodas viena darbnīca. Jāņem vērā, ka šie abi divi nekustāmie īpašumi atrodas sarkanajās līnijās. Pirmais nekustāmais īpašums 2/3 daļas atrodas sarkanajās līnijās, tas ir 2423 kvadrātmetri, un otram īpašumu sarkanās līnijās ir puse no zemes gabala, tas ir 932 kvadrātmetri. Satiksmes departaments iesaka izmantot pirpirkumu tiesības uz šiem nekustāmiem īpašumiem, tāpēc, ka viņi ir nepieciešami Daugavas ziemeļšķērsojuma izbūvēji. Arī painteresēties par tirgus vērtībām, teiksim, vērtētāju asociācijā esam saņēmuši atzinumu, ka tirgus vērtība ir divreiz, teiksim, augstāka nekā patreiz īpašnieki pārdot. Tāpēc uzskatām, ka šie nekustāmie īpašumi būtu jāizmanto pirpirkuma tiesības. Paldies. Jautājumu Sergejs Zaļetājevs, lūdzu. Sakiet, lūdzu, vai no pilsētas attīstības departamentā kaut kāds atsaukums arī saņems par šo zemi pirkšanu uz darījumu? Jā, viņiem nav nekādu priekšlikumu mums. Tad prasās vēl viens jautājums. Pašlaik notiek sabiedriskā apspriešanā zemes šķērsojuma 3 varianti, ja? Un tad šis zemes gabali būtu vajadzīgi pie jebkura varianta. Tas būtu, protams, jautājums attīstības departamentam, ja? Un man drusciņ tā izbrīnā, ka tik nopietnas jautājums, jā, apmēram 700 000 latu un no departamenta neviena nav, tas nav īpaši nopietni.
Bet ir satiksmes departamenta atzinums, ka tas ir tiešām nepieciešams viņiem, bet viņi arī uzskata, ka pirmo 5 gadu laikā nekāda celtniecība tur nenotiks. Bet ņemot vērā tirgu un kādā, teiksim, pieaug, tad mēs uzskatām, ka ņemot vērā šo cenu starpību, ir nepieciešams viņu izmantot. Tad tomēr no pilsētas attīstības departamenta ir priekšlikums pirkt, iegādāties tās zemes gabalus. Satiksmes departamenta. Satiksmes, bet man interesē attīstības departamenta. Viņš taču vada tas zemes tiešsaistījumu projektu. Tur ir tomēr īpašnieki un, teiksim, No īpašnieki, jā, bet tās vajadzības pakāpi, cik ir vajadzīgi, tā tas saistīt ar to zemes šķērsojumu projektu vada, cik man zināms, pilsētas attīstības departaments. No viņa, teiksim, diezgan dīvaini nekādu priekšlikumu nav. Tātad ir izteicis priekšlikums satiksmes departaments, un mēs arī izskatām šādu te jautājumu. Paldies! Aivars Aksenoks, lūdzu. Man ir jautājums par to, cik tālu ir pavirzījies risinājums plāksnē tunelis vai virszemes būve. Jo, ja tas būs tunelis, tad tunelis arī šajā vietā varētu būt, jau sākot jau no kapiem varētu būt tunelis. Un tāda varbūtība tika izteikta jau pagājušā gada septembrī. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Ja tas ir tunelis, tad šeit nav nepieciešams atpirkt šo zemi. Savukārt, ja tā ir virszeme, tad iespējams, ka ir nepieciešams. Un arī tāpēc es šeit varētu pievienoties Zaļetājo kunga jautājumam, kāpēc nav attīstības departaments, jo tieši viņi ar to nodarbojas. Tātad vai kāds var atbildēt par to jautājumu, vai tunels vai virzem šobrīd? Nevar atbildēt. Paldies. Pārdevējs. Paldies. Tātad... Tā, cienījamie deputāti, paldies. Sergejs Žuravļovs, lūdzu. Man te rodas šāds jautājums, vai kāds ir redzējis šī līgumā tātad oriģinālu, jo datorē esmu atradis tikai 2 kopijas. Turklāt tā ir tikai kopija bez datuma, nav uzradīts Māras Prūda dzīvokļa numurs, tikai Valdemāra iela 33, un tas nav notariāli akceptēts. Ja? Tā kā šo dokumentu nevar strādāt pat tiesā, mums piedāvā kopiju uz ekrāna, ja? Es tam nevaru ticēt. Visi oriģināli ir pie mums un visi dokumenti ir pilnīgi kārtībā. Paldies. Dainis Ivāns, lūdzu. Man ir jautājums par to zemes gabalu sarkanajās līnijās, jo vai tad zemes gabalu sarkanajās līnijās vispār tirgus vērtība un vai kāds, izņemot pašvaldību vai valstu, vispār tādu pirktu, jo tur taču gal galā neko nevar darīt? Viņš nav viss, kā es teicu, sarkanās līnijās. Viena zemes gabala daļa ir, jā, un otrs ir puse no zemes gabala sarkanās līnijās. Un šīs sarkanās līnijas ir tikai ar jauno pilsētas attīstības plānu, kuras pat nav reģistrētas zemes grāmatā. Paldies. Paldies. Sergejs Zaļetājovs, lūdzu. Cienījamais priekšsēdētāji kungs, vai drīkst uzdot jautājumus jums? Kā cilvēks, kas ir atbildīgs par to jautājumu izskatīšanu, ja, un sagatavošanu izskatīšanai domē. Kāpēc nav neviena pārstāvja, ne no satiksmes departamenta, ne pilsētas attīstības departamenta? Tātad satiksmes departaments ir izteicis savu viedokli, un pamatojoties uz satiksmes departamentu viedokli, mēs esam sanākuši ārkārtas sapulcē. Pamatojoties arī uz tirgus situāciju un arī ņemot par pamatu, ka īpašuma departaments uzskata, ka tas ir izdevīgs pirkums. Mēs šo jautājumu izskatām, un jūs balsojot arī izteiksiet savu attieksmi pirkt vai nepirkt. Tāpēc mēs esam šeit. Bet par attīstības departamentu viedokļi arī ir svarīgi zināt. Attīstības departaments, kā jums paskaidroja, ir izteicis jau savu viedokli. Paldies. Olafs Pulks, lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, es tomēr arī vēlētos jums uzdot jautājumu, jo Ksēno kunga jautājums bija ļoti būtisks, bet atbildes tā arī uz to nebija. Vai tur, kur tad
tagad pašlaik tiešām apspriešanā 3 varianti. Viens no tiem ir tunelis. Un ja tas tunelis būs, tad tā zeme nav jāpērk. Jūs kaut ko varat paskaidrot tuvāk? Kā tas būs? Tur būs tunelis vai nebūs tunelis? Cienējamo Olafu Pulku deputātu. Tad šobrīd notiek procedūra, kur tiek spriest par šiem jautājumiem. Būs tunelis vai tilts būs. Tas ir atklāts jautājums. Un līdz ar to neviens nevar pateikt, kāds būs tas gala rezultāts. Un jūs to arī ļoti labi zināt šobrīd. Tad varbūt nevajag pirkt to zemi. Tad tieši tāpēc mēs esam sanākuši lēmumu, mēs pieņemam balsojot, un jūs visi varēsiet izteikt savu attieksmi par, pret vai atturoties. Un tā ir šī demokrātija. Pirkt vai nepirkt, ir piedāvājums. Mans pienākums bija ņemot vērā atzinums, ko ir devis īpašuma departaments, ko ir devis satiksmes departaments, bija pienākums sasaukt jūs kopā, uzklausīt jūsu viedokli, jautājumus un ar balsojumu rezultātā pieņemt šo lēmumu. Nobalsos par, pirksim, nobalsosim pret, mēs neizmantosim šīs pirkuma tiesības. Tāda ir šī demokrātija. Un es aicinu viņu ievērot, izdiskutēt un pieņemt attiecīgu lēmumu. Aivars Aksenoks, lūdzu. Jā, paldies. Birkungs, man arī jautājums jums. Jūsu viedoklis šajā jautājumā? Savu viedokli es izteikšu balsojot. Bet jautājums jau nav par manu viedokli, cienējamo Aivaru Aksenoku. Jūs ļoti labi arī zinat visu šo procedūru. Un nevajag jau pārvērst šo sēdi par pārsu. Paldies. Birkungs, šajā gadījumā tas nebija šādi ļauni domāts jautājums, jo patiešām domas priekšsēdētājiem, arī satiksmes komitejas vadītājiem neapšaubām ir daudz vairāk informācijas un iespējas izvērtēt šos jautājumus. Un man pieņemot savu viedokli, jūsu viedoklis šajā gadījumā būtu ļoti svarīgs, ja tāpēc arī es uzdodu šādu jautājumu. Paldies, bet es savu viedokli izteikšu balsojot. Tā, jautājumu vēl Sergejs Žurovļos, lūdzu. Man ir jautājums, vai mēs nevarētu šo te nesagatavotu atlikt, jā, un vēl patirzāt, jā, un paskatīties, un arī satiksmes komiteja kārtīgi to apspriest. Jo es neatceros, ka mēs būtu to iztirzājuši satiksmes komiteju tik smalki, jā, detalizēti. Jo pagaidām mēs balsojam nes par ko, par pelīti melnā maisā. Tad paldies. Es aicinu uzdot jautājumus, un debatēs jūs varēsiet izteikties, jūs esat pieteicies, jā, bet lūdzu, cienījamie deputāti, šobrīd ir jautājumi. Vai Brigman, lūdzu. Jā, man arī jautājums, Žurovļo kungs jau principā to izteicināt, kāpēc tiek slēpta informācija un kāpēc nevar neviens šeit skaidri pateikt, kādiem mērķiem tiek pirkts. Krustojums ir krustojums, jā, bet ja tas ir, kā Aksenoka kungs teica, tunelis, tad tā ir pavisam cita schēma, ja tā ir virszeme, tad pavisam cita. Jūs aicināt mūs par tehniku, spiediet pogas, balsojiet. Kā mēs varam spiest pogas un balsot, ja mums nav informācijas? Jautājums. Kāpēc tiek slēpta informācija? Kāpēc nav sagatavots jautājums? Tad varbūt Krompāns kundze lūdzu atbildiet. Tātad es uzskatu viennozīmīgi, ka jautājums ir sagatavots no visām pusēm, ko es arī centos jums izstāstīt, un mums pa pamatu ir šie atzinumi, kas tiek saņemti no attiecīgajiem departamentiem, un ja attiecīgais departaments, kurš pārzina šo jomu, viņš viennozīmīgi pasaka, kad ir jāizmanto šīs pirkuma tiesības, tad mēs tālāk analizējot informāciju skatāmies no cenas viedokļa, ko mēs arī esam certificētiem vērtētājiem pieprasījuši, un šī cena, kā es jums teicu, ir 2 reizes augstāka nekā patreiz eksistējošā, tāpēc viennozīmīgi. Un vēl 3. kāpēc jāizmanto, tas ir sarkanās šīs līnijas, ja? Kur principā citam nekam viņš nav arī domāts kā tikai šī Daugavas ziemeļu šķērsojuma izbūvē. Tad jau nav jāpērk jau sarkanās līnijas. Paldies. Bet kā tad nē? Leonīds Kurģilmovs, lūdzu. Man ir tāds jautājums. Ja šodien mēs nepērkam tās zemes gabalus, bet būtu pieņemt lēmums uzbūvēt tiltu, tas nozīmē, ka tas zemes gabals būtu mums piedāvāt vērē, bet krietni dārgāk. Nu tieši tā. Par ko iet runa? Ja tunelis, tad saimniekam, praktiski būtu liels apgrūdinājums, viņš vispār nevar to pārdot. Bet, ja tilts, mēs samaksāsim daudz vairāk kā šodien, ja? Paldies. Paldies. Deputāts Vilks, lūdzu.
Man ir sekojušas jautājums. Tātad mēs patreizējā laika periodā formulējam savu attieksmi attiecībā pret šo te līgumu cenu, tātad, kuru kopumā sasniedz 740 000 latus. Principā tā ir pietiekoši krietna. Otrais. Nav zināms viedoklis, no kurienes ņemta šī provizoriskā īpašuma cena. Nav pievienot nekādi dokumenti, un šeit arī šīs te atziņas vai vērtējums varētu būt dažāds. Un mans jautājums ir sekojošs. Kāpēc mēs nevarētu pieņemt lēmumu par to, ka mēs pērkam šo īpašumu par kadastrālās vērtības cenu? Un vēlākā laika periodā, tātad atbilstoši likumā noteiktai kārtībai, var šo te pieņemto lēmumu apstrīdēt. Un mēs tādā gadījumā varam otrreiz balsot par citu cenu, bet ne tik lielu, kā tas ir paredzēts patreiz līguma cenā. Šāds variants ir iespējams? Nav iespējams. Un paskaidroju, kāpēc. Tāpēc, ka normatīvajos aktos mēs izmantojam pirpirkuma tiesības. Un šeit darījums jau ir noticis, viennozīmīgi. Šī cena ir zināma un ierakstīta 485 000 un 255 000. Kāpēc mēs par provizorisko cenu šeit teicām, mums ir arī saņemts, mēs viņu neliekam klāt, tāpēc, ka tas nav oficiāls dokuments, bet, kā es teicu, pēc aplēsēm, kāda ir patreizējā tirgus vērtība, ko es arī nosaucu. Vienam zemes gabalam tā ir 800 000, un otram zemes gabalam ir 510 000. Un, teiksim, arī vērtētāja asociācija, tātad šis kungs, kas piedalās arī mums pirkšanas komisijā, Strautiņa kungs, viņš vienmēr ir mums izpalīdz šādos gadījumos. Paldies. Deputāts Kalnkaziņš, lūdzu. Un jautājums Krompāns kundzei, ņemot vērā, ka tik izteikti šaubas par tiem vērtētājiem, speciālistiem, īpašuma departamentā, satiksmes departamentu, vai šie cilvēki ir no jauna pieņemti, vai tie tomēr ilgadīgi strādā? Absolūti. Ne vērtētāji nav neviens, ne īpašuma departaments, ne satiksmes departaments. Es vienkārši domāju, ka šie jauni speciālisti, varbūt viņi kaut kas sajaukuši. Absolūti, es pati vērtēju šo visu informāciju. Paldies. Sergejs Žuravļovs, lūdzu. Man ir jautājums Krompanas kundzei. Vai mēs nevarētu izmantot citu ekonomisko finansiālu mehānismu, lai viņš iegādājas tas pircējs, jā, un pēc tam vienkārši, jā, šis zemes gabals būs vajadzīgs, sarkanais līnijas, mēs arī caur Saimu varam dabūt pavelti. Ja valstī kaut kas vajadzīgs, tik un tā, valsts ir spēcīgāka par visu, lai dzīvo valsts. Tas ir vienreizējs priekšlikums. Paldies, jautājumu vairāk nav. Debatēs ir pieteicies Sergejs Zaļetājovs, lūdzu. Cienījamie kolēģi, viss cieņa satiksmes departamentam, jā, un viņu darbinieku pieredzei un prasmei. Bet tomēr es gribu vērst jūsu uzmanību tam, ka ne satiksmes departaments ir tā institūcija, kas nosprauk, kas plāno sarkanas līnijas. Pārbaudīt, vai tas ir uzvilktas sarkanās līnijas, jebkurš departaments, arī jebkurš deputāts var paņemt pilsētas attīstības plāna grafisku daļu un paskatīties. Tur ir sarkanās līnijas un viss. Tātad satiksmes departamenta loma ir diezgan formāla, bet izšķirošā loma ir, protams, attīstības departamentam, kurš plāno un atbild par te sarkanām līnijām un piedāvā tur visādas grozījumus. Es tagad zinu, ka tagad taps projekts par izmaiņām sarkanajām līnijām. Un no attīstības departamenta šeit nav neviena pārstāvja, tad neviens negrib uzņemties atbildību par šitiem 740 000 latiem. Attīstības departamenta pārstāvja nav, bet pārdevējs ir. Nu, tas ir visam skaidrs, kurš ir interesēts, lai tas ir pirpirkums notiks. Tas ir viens. Otrais, par to cenām. Protams, tas ir zemes gabala, kas atrodas sarkanās līnijās, novērtēt diezgan sarežģīti. Ja, un viena situācija, ja, teiksim, ir īpašnieks, un viņa, teiksim, īpašuma zemes gabalam, kad viņš jau ir īpašnieks, uzlikta sarkanās līnijās,
tad, protams, mums vajadzētu to zemi atpirkt par pilnu. Un pavisam cita aina būtu situācija. Ja, teiksim, zemes īpašnieks jau iegādājas šo zemi ar uzliktam sarkanajām līnijām, zinot to apgrūtinājumu. Un, protams, tad būs pavisam cita cena un zema cena. Tātad, ņemot vērā visus tos apstākļus kopumu, ja, tas, teiksim, attīstības departamenta pārstāvju trūkumu un arī iespējams iegādāties un novērtēt to zemes gabalu pēc tam, kas tas darījums notiks, jau notiks. Un vēl ņemot vērā, ka mums pagaidām nav zinām, vai patiešām šis zemes gabals būs vajadzīgs zemeļu šķērsojumam, vai ne, es, diemžēl, pašlaiks nevaru to atbalstīt. Paldies par uzmanību. Paldies, Andrejs Pažārnovs, lūdzu. Godātie kolēģi, man izsās, mēs esam apmaldījušies 3 priedēs, jo sākotnēji jautājums tiešām šķita ļoti vienkārši, jo ziemeļu šķērsojums mums ir obligāti vajadzīgs, visi ir ieinteresēti, un šeit sakarā ar to, kad ir, lai izmantot pirmpirkuma tiesības, ir noteikts laiks, un tādēļ sagatavots jautājums vienkārši un formāls par to, ka mēs izmantojam pirmpirkuma tiesības, kad būs, protams, vismaz 2 reizes lētāk nekā pēc tam, ja gadījumā mēs to zemes gabalu pirksim pēc tam. Nu, protams, un tagad parādās arguments, nav klāt nevienu attīstības departamentu, un tas varētu būt it kā tā kā iegans, lai jautājumu nepieņemtu. Ja? Bet situācija ir sekojoša. Tātad, protams, par ziemeļu šķērsojumu attīstības departaments ir atbildīgs, un šī ziemeļu šķērsojuma trase ir iezīmēta, un tamdēļ arī viss ir saskaņos ar šo projektu, un satiksmes departamenta atzinums ir, ka šis zemes gabals mums ir nepieciešams ziemeļu šķērsojumam, tikai, protams, ne jau tuvākajos 5 gados, bet vēlāk viņš būs jebkurā gadījumā nepieciešams. Tātad, tāpēc, par cik tiešām attīstības departamenta neviena nav klāta, man nedaudz ir jāpastāsta par šo te iespējamo projektu. Tātad tiek patreiz gatavots atzinums un izvērtēts, kāds konkrētais šis šķērsojums būs, vai augstais tilts, vai paceļamais tilts, vai iegremdētais tunelis, vai urptais tunelis. Un varētu būt tāda situācija, ka šī trase varētu aiziet garām šim zemes gabalam tikai vienā gadījumā. Ja taisa urpto tuneli, kurš sākās Čiekurkalnā pirms kapiem un dzen cauri visam šim tam gabalam, un tas tunelis iznāk otrā Daugavas krastā. Tādā veidā atslēdzot no šī te tuneļa gan Duntas ielu, gan Īvu dambi, ja, un šo te Bukultu ielu. Ja. Principā tas no satiksmes organizācijas viedokļa pilnīgi nereāls variants, un gan pie iegremdētā tuneļa, kas ir lētāks par urpto tuneli, arī jebkurā gadījumā satiksme notiks, un tā ieiešana pazemē notiek Bukultu ielas galā. Tā kā jebkurā gadījumā šī zemes gabala pirkšana ir atbilstoša šim projektam, sarkanās līnijas viņš iezīmēts, un ja mēs pieņemsim lēmumu šodien, tas būs 2 reizes lētāk nekā pēc pāris gadiem. Tāpēc aicinu tiešām, neskatoties uz to, ka nav mums vēl papildu ziņotāju, pieņemt lēmumu un iegādāties šo zemes gabalu. Paldies. Paldies. Vilnis Zariņš. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es domāju, ka mēs esam te tiešām taisam vētru ūdens glāzē, jo tā liekas, protams, ir 100 000 apgrozībā, un vai skaidrs, ka sabiedriskie un arī municipālie santīmi ir jātaupa, bet vai šeit ir neizdevīgs darījums vai izdevīgs darījums? Zināms, nokavējot, savlaicīgi iegādājot īpašumus, kaut vai tādus, kas bija zem plānotās valsts bibliotekas. Valsts ļoti daudz zaudējusi.
sabiedrība kopumā. Daži atsevišķi privāti īpašnieki varbūt kaut ko ieguva ar to, ka viņi uzcēla cenas. Tur, kur zināja, ka tas ir nepieciešams. Tāpat arī citos sabiedriski nepieciešamos gruntsgabalos. Tā, te jautājums ir, kāds būs tilta vai pārējas šķērsojuma risinājums. Šī gadījumā pieņemsim visneizdevīgāko. Tas ir, ka tiešām būs tunelis un ka būs naīvie deputāti nobalsojuši par zemes gabala pirkšanu, un pēkšņi izrādījies, ka lielas kumos, ar ko viņi aizrījušies, nekur nav kur likt. Tas ir, ka viņi ir nopirkuši tādu zemes gabalu, kas nevienam nav derīgs un nevienam nav vajadzīgs. Es domāju, ka arī tādā gadījumā tas ir absurds. Jo tā vai citādi, tur, kur ies nākamā pārēja pār Daugavu, visticamāk tomēr būs tāds, kā būs arī tie tuvāk nobraucamās vietas, kā varēs tikt uz tā tilta vai tuneļa, kādi nebūtu. Tas nozīmē, ka visu zemes īpašumu cenas celsies. Un pat, ja tas nebūtu vai pilnā mērā nebūtu vajadzīgs, vaļā tikt no tā būtu ļoti viegli. Un tāpēc iedomāties, ka tas būtu apgrūtinājums Rīgas budžetam un vispār saimniecībai, tas ir drīzāk absurds. Un šī ziņā es aicinu, ka, ja ir tāds izdevīgs darījums, tad tas ir jāizmanto. Un šī gadījumā mums ar to runa. Es uzskatu, ka ir jāatbalsta tāds priekšlikums un jāpērk. Paldies. Paldies. Andris Amerikas, lūdzu. Jā, godātie kolēģi, tā kā īpašuma departaments ir tas, kas arī vīras šādu lēmumu pieņemšanu, es tomēr gribētu teikt to, ar ko beidz domas priekšsēdētājs atbildot uz Aivara Ksēnoka jautājumu. Tiešām tas lēmums ir jāpieņem domai, jāpieņem katram no mums. Šī procedūra ir likumā skaidri definēta, tātad tajā aspektā, ka katru nedēļu pirmpirkumu pašvaldībā iesniedz vairāki 10 šo darījumu. Ir atbilstoša procedūra, kurā tas tiek izvērtēts, satiksmes departaments, attīstības, arī citu nozaru departaments sniedz savus atzinumus, ja tas ir nepieciešams. Un tajos gadījumos, ja tiešām pirmkārt tas ir nepieciešams pašvaldībai, otrkārt, ja īpašuma departamentam pasūtot licencētu vērtētāja atzinumu, šis atzinums atbilst pašvaldības interesēm, tad tas jautājums tiek skatīts domas sēdē. Tādi gadījumi ir un arī būs nākotnē, es domāju, un šeit es saprotu to, ka šie profesionālie nozaru departamenti ir devuši šo pozitīvu atzinumu, punkts 1. Punkts 2, neatkarīgi no tā, manuprāt, vai tas ir tunelis, vai tas ir tilts, uz privātas zemes projektēt nevar. Tad ir jāsaņem atļauja no privātās zemes īpašnieka. Tā kā mums jārēķinās, ka jebkurā gadījumā šis saskaņojums, arī tad, ja mēs nespēsim atrisināt šo īpašumu jautājumu, viņš ar projektēšanu būs saistīts, var projektēt tikai uz to zemi, kas ir īpašumā. Un tas ir tas problēma, ar kuru mēs šobrīd saskaramies, un jā, tātad atbilstoši sarkano līniju koridoriem un atbilstoši arī tātad nozaru speciālistu viedoklim šis darījums ir izdevīgs, bez šaubām. Es arī balsošu par. Te pašā laikā, tā kā Birkungs teica, mēs varam šodien nobalsot arī pret un nepirkt, tikai jārēķinās ar to, ka tādā gadījumā, tad, kad būtībā mēs vēlreiz nonāksim pie šī jautājuma, tad, ja šī cena būs augstāka, tad man ir jāsaka Zaļtājo kungam, tad kurš seks tos zaudējumus? Ja? Tie, kas būs balsojuši pret, neizmantojot pirmpirkumu vai kā savādāk. Paldies. Debatēs vairāk neviens nav pieteicies, līdz ar to debats slēdz. Olafs Pulks par kādiem jautājumiem jūs gribat runāt? Par procedūru? Lūdzu. Jaunais laiks pieprasa pārtraukumu.
Pārtraukums 10 minūtes. Paldies.
Cienījamie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Ir pagājuši 10 minūtes. Tā, cienījamie deputāti, lūdzu, Laura Bulmane, lūdzu ieņemiet vietas. Tā. Mums jāpāriet pie balsošanas. Balsojam par lēmumu projektu RD 07 3398. Lūdzu balsot. Par 28, pret nav, atturs 8, lēmums ir pieņemts. Paldies, līdz ar to mēs esam izskatījuši vienīgo jautājumu ārkārtas sēdē. Gribu jūs informēt to, ka nākamā domas sēde mums ir paredzēta 28. augustā. Cienījamie deputāti, tad mums ir paredzēta arī fotografēšanās, tad lūdzu pārdomājiet šo jautājumu, kā labāk izskatīties uz fotogrāfijas. Un varbūt, ka būs arī vēl kāda pārsteiguma, kas attiecās par 28. augustu. Labi, es domāju, ka ļoti labi. Tātad paldies, novēl vēl labi atpūsties un tiekamies 28. Pirms tam būs prezidijas sēde arī.